Mēs dzīvojam divās pasaulēs. No finanšu ministrijas sausi, praktiski apkopotajiem skaitļiem un dzīves realitāti, kur pašķetinot ciparus izskatās traģiski, un ekonomikas ministrijas ambiciozo plānu, enerģiju, vēlmi, viss notiek, viss būs, mēs daram jau 3. gadu daram, bet finanšu ministrija pavēro, paslavē un saka, mēs esam stabili. Ekonomikas ministrija turpina virzīt tās prioritātes, kas tika nosaukts jau vēl iepriekšējā valdībā. Pilnīgi pareizs virziens. Tā pašā laikā tais sadaļās, bez kurām nevar šo īstenot, kas ir cilvēka kapitāla attīstība, kas ir arī mūsu iedzīvotāju veselība, atbalsts ģimeņu politikai un vēl nozīmīgāk birokrātijas mazināšana, valsts pārvaldes procesa pārskatīšana, nekas nenotiek. Faktiski ekonomikas ministrija vientulībā turpina to pašu, ko es savā laikā iesāku 2023. gadā, izveidojot izaugsmes konkurētspējas komiteju, kuru pārapstiprināja šī valdība, mazliet ar citu nosaukumu bez viena vārda, jo atzina, problēma pastāv. Un jāatzīst, problēma nav atrisināta. Un kamēr finanšu ministrija turās pie stabilitātes un mūsu ekonomika turpina būt izdevumu ekonomika, un mēs priecājamies, ka ieguldot Eiropas fondus ir izdevies iegūt nelielu, stabilu, bet neizteiksmīgu pieaugumu iekšzemes koproduktam. Un paļaujamies uz ārējo finansējumu, paļaujamies uz to, ka gan jau sanāks, kā pusauģi dodas šobrīd uz saviem pārbaudas darbiem. Viņi arī dodas ar tādu cerību. Saies. Un man liekas, ka šobrīd Ašrādena kungs un finanšu ministrija atnāks uz Saeimu arī līdzīgi. Saies. Nesaies. Darot pa vecam nesaies. Investīcijas aug apmēram par nepilniem 10%. Labi aug. Tie miljardi vēl nav atnākuši, ko ekonomikas ministrija sakās piesaistījusi. Varbūt atnāks. Neatnāks, ja mēs nemainīsim to kārtību, kādā var uzbūvēt, kādā var atnākt, kādā var izveidot produktīvu uzņēmumu pie jebkuras mazpilsētas reģionā. Eksports praktiski stagnē 0,1. Toties imports aug strauji. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam uz ārējā finansējuma, mēs audzējam savu jaudu patēriņā, mēs balstam savu izaugsmi papildus aizņemšanās, finansējumu pieaugumu dēļ no Eiropas fondiem, plus iedzīvotāju patēriņā. Jā, iedzīvotāji ir kļuvuši piesardzīgāki, viņi tērē mazāk, bet neizbēgami dzīves dārdzība piespiež viņus tērēt vairāk, izaugsme ir, imports aug. Bet tas ir pilnīgs ceļš nekurienē.